Ir pagājusi nedēļa kopš pāvesta Jāņa Pāvila II beatifikācijas. Visā pasaulē plaši atbalsojies šis notikums, īpaši Polijā, pāvesta dzimtenē, bet arī Latvijā dažādos veidos tika godināts svētīgais, kuram piemita gudra politiķa vēriens, spēja ietekmēt pasaules notikumus, drosme aizstāvēt ticību, cerību un dzīvību un ārkārtīgi liela mīlestība pret ik vienu cilvēku. Pagājušajā svētdienā Latvijas Universitātes lielajā aulā tika rīkota plaša konference Jānis Pāvils II jaunās pasaules vēstnesis, kuras mērķis bija atklāt Jāņa Pāvila II personības noslēpumus caur dažādu cilvēku pieredzi, kā arī paša pāvesta tekstiem, tādējādi atklājot vēstījumu, ko viņš ir atstājis caur savu dzīvi un darbību. Šajā konferencē piedalījās Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Tankēvičs, Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks, kardināls Jānis Pujats, Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers, ministru prezidents Valdis Dombrovskis un saeimas priekšsēdētājs Solvita Āboltiņa, kā arī akadēmiķis Jānis Stradiņš, kultūras ministre Sarmīta Ēlerte, Polijas vēstnieks Latvijā Ježijs Mareks Novakovskis, dzejniece Anna Rancāne, kā arī vairāki citi dalībnieki. Jāņa Pāvila II pēdējo publicēto poēzijas darbu Romas triptihs lasīja jaunā Rīgas teātra aktieri Kaspars Notiņš un Regīna Razuma, pie klavierēm sēdās Vestards Šimkus, Riharda Dubras kompozīcijas atskaņoja ansamblis Anima Sola, bet noslēgumā dzirdējām arī Latvijas Poļu savienības kora no Rēzeknes Jūštenka priekšnesumu. Konferenci vadīja Latvijas Radio 3 klasika direktore Gunda Vaivode un priesteris Ronalds Melkers, un kā pirmajam vārds tika dots Latvijas Universitātes rektoram Mārcim Auziņam. Es domāju, ka šīs konferences uzdevums šobrīd ir vēlreiz mums apzināties mūsu rietumu tradīcijās, kādu lomu spēlē baznīca, kristīgā baznīca. Es domāju, ka šīs dienas konferences, kā jau tika teikts, viņa būs nedaudz netradicionāla. Šeit būs ļoti daudz no mākslas. Apzināties, cik lielā mērā kristietība ir ietekmējusi to mākslu, kāda ir Latvijā, kāda ir Eiropā un rietumu pasaulē. Es domāju, ka šī konference ļaus mums lieku reizi pakavēties pie pārdomām par to, kā kristietība un kristīgā baznīca ir ietekmējusi tās morālas normas, ar kurām mēs dzīvojam šobrīd. Es domāju, ka viss tas, kas ir saistīts ar kristietību, ar kristīgo baznīcu, mums ir ļoti svarīgi. Bet viņi ir svarīgi mums arī plašākā nozīmē, lai saprastu to, kādā pasaulē mēs dzīvojam un kāda ir mūsu attieksme pret notikumiem šobrīd. Tā kā vēlreiz man ir prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā Latvijas Universitātes lielajā aulā. Man ir tas gods pasludināt šo konferenci par atklātu. Paldies! Kad mana pēdējā apmeklējuma laikā Polijā es izvēlējos par sprediķa tematu dekalogu, kā arī mīlestības bausli, visi poļu apgaismības programmas piekritēji man to ņēma ļaunā. Pāvests, kurš cenšas pārliecināt pasauli par cilvēku grēcīgumu, šādi domājošiem cilvēkiem kļūst persona non grata. Viņu sašutumu izraisa tieši tas, ka atnāks svētais garš, kurš pārliecinās pasauli par grēku. Ko gan citu var darīt baznīca? Pārliecināt par grēku nozīmē radīt apstākļus atpestīšanai. Tik tiešām nebūtu nevienmēr viņš tika pieņemts ar sajūsmu un uzskatīts par ērtu pāvestu, jo viņš lietas sauca īstajos vārdos un, protams, daudziem tas nepatika. Piemēram, viņš bija pirmais, kurš 1993. gadā pasaules jauniešu dienās Denverā, ASV, sāka runāt par nāves kultūru, to pretstatot dzīvības kultūrai. Arī visus nākamos gadus līdz pat nāvei viņš nebeidza aicināt pasauli veidot mīlestības civilizāciju. Katoliskās baznīcas Latvijā Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Tankēvičs.
augstī godātais valsts prezidenta kungs un kundze, Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministru prezidenta kungs, ministres kundze, godājamais eminence, ekscelences, politiķi, zinātnes un kultūras jomas pārstāvji, brāļi garīdznieki, dāmas un kungi. Pateicos, ka esat atraduši laiku un šajā tik īpašajā dienā esat šeit. Man pašam 2005. gada aprīlī, laikā, kad Jānis Pāvils II pārkāpa redzamās un neredzamās pasaules slieksni un devās mūžībā, bija laimējies būt Romā un vērot notikumus, kas tobrīd strauji attīstījās, kā arī piedalīties viņa bērēs. To visu redzējis un piedzīvojis, es secināju, savu vislielāko uzvaru viņš izcīnīja pēc nāves. Viss viņa dzīves beigu posms, slimība un aiziešana mūžībā, kā arī dienas pirms bērēm, bija ārkārtīgi spēcīga sekojošo evaņģēlija vārdu ilustrācija. Patiesi, patiesi es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, tad nes daudz augu. Dažu dienu laikā caur Svētā Pētera baziliku izgāja 4 miljoni cilvēku no visdažādākajām pasaules malām, lai atvadītos no aizgājēja. Un tas apliecina, ka patiesībā un brīvībā pieņemot un īstenojot Kristus doto aicinājumu, atdot sevi pilnībā Dievam un cilvēkiem, ir iespējams būt par gaismu un sāli pasaulē, pārveidot to un faktiski kļūt par jaunas pasaules vēstis. Kāpēc visi šie cilvēku miljoni traucās uz Romu? Un kāpēc bērēs piedalījās 200 valstu vadītāji? Tik daudz karaļu, prezidentu un premjeru vienkopus Roma savas pastāvēšanas gadsimtos vēl nebija redzējusi. Šo svētceļnieku vidū nebija katoļi vien. Televīzijā varēja dzirdēt arī musulmaņu, ebreju un neticīgu cilvēku liecības. Un tikai tad es atklāju, cik ļoti dziļus cilvēka personības slāņus bija izdevies skart Jānim Pāvilam II. Viņi teica, tas bija mūsu pāvests. Un kas ir šī fenomena pamatā? Ko tad pāvests savas dzīves laikā izdarīja? Vispirms uzsvēršu. Viņš nekad neslēpa savus uzskatus, runāja atklāti un tieši. Un turklāt vārda tiešā nozīmē viņš gāja pretim cilvēkiem, dodoties uz visattālākajiem pasaules nostūriem un 104 apustulisko ceļojumu laikā veicot vairāk nekā 1 000 000 kilometru. Lai neieslīgtu teoloģiskās niansēs, jāsaka ļoti vienkārši. Jānim Pāvilam II noteicošais bija cilvēks, viņa cieņa un tiesības. Taču saskaņā ar pāvesta daudzkārt izteikto pārliecību, šī cilvēka cieņa sakņojas faktā, ka cilvēku ir radījis Dievs, un līdz ar to cilvēkā atspoguļojas dievišķā godība un pilnība. Taču, diemžēl, cilvēks ir sapinies savas identitātes meklējumos un ar grūtībām apzinās to, kas viņš patiesībā ir. Tāpēc ļoti viegli ir gatavs ignorēt, pazemot un iznīcināt viens otru. Un te seko radikāla Jāņa Pāvila II tēze. Viņš apgalvo, ka bez Kristus cilvēks nezina to, kas viņš patiesībā ir, un nespēja īstenot savu cieņu un aicinājumu. Šeit ir ietverta viņa vēstījuma sāls. Manā skatījumā Jānis Pāvils II pirmkārt ir mistiķis. Tas ir cilvēks, kuram Dievs ir augstākā un dzīvā realitāte, ar kuru viņš ikdienā ir saskarsmē, un kurā viņš smeļas spēku un skaidrību savai dzīvei un nebūt ne jau vieglajam kalpojumam. Tieši tāpēc viņš kā pāvests spēja pieņemt revolucionārus lēmumus un tos iemiesot dzīvē, neskatoties uz apkārtējās vides pretestību. Jāņa Pāvila II personībā harmoniski bija sakausētas 4 šķautnes – cilvēks, kristietis, pāvests un valsts vīrs.
Kardināls Staņislavs Dzivišs, viņa ilgadējais sekretārs savā atmiņu grāmatā raksta: viņš nebija ne Maskavas, ne Vašingtonas cilvēks. Viņš bija Dieva cilvēks, atvērts uz visiem, brīvs cilvēks, un nekad neļāvās, kā ar viņu manipulē politiski grupējumi. Viņa interešu loks bija ārkārtīgi plašs, tāpēc šeit mēģināšu izdalīt tikai dažas no viņa izanalizētajām pamattēmām, kuras nav zaudējušas aktualitāti arī šodien, un kuras ļauj runāt par viņu kā par jaunās pasaules vēstnesi. Viņš pretstata divas kultūras – nāves kultūru un dzīvības kultūru. Par nāves kultūras izplatīšanos viņš pirmo reizi ierunājās pirms nepilniem 20 gadiem, un jau vēlāk viņš raksta par bīstamu demokrātijas savienību ar ētisku relativismu, kas atņem sabiedriskajai dzīvei morālo pamatu un līdz ar to arī patiesības iepazīšanas spēju. Viņš raksta: ja nepastāv nekāda objektīvā patiesība, kas nosaka politisko darbību un ir tās virzītāja, ir viegli instrumentalizēt idejas un uzskatus, lai pakārtotu tos mērķiem, kurus stāda vara un valdība. Vēsture māca, ka demokrātija bez pamatvērtībām viegli pārvēršas atklātā vai maskētā totalitārismā. Pāvests uzsver, ka tieši sirdsapziņa ir cilvēka visapslēptākais centrs un svētnīca, kur viņš var būt viens kopā ar Dievu un iepazīt patiesību. No pienākuma sekot patiesībai, kas iepazīta sirdsapziņā, izriet arī politisko līderu atbildība pret savu valsti, par kuru pāvests nebaidījās runāt atklāti, uzsverot, ka politiķiem ir jābūt gataviem kalpot cilvēkiem. Taču politiku veido cilvēki. Jānis Pāvils II nerimstoši runājis par nepieciešamību veikt harmonisku kultūras un ticības un prāta, ticības un dzīves sintēzi. Kāpēc? Jo cilvēks var kļūt par cilvēku šī vārda pilnā nozīmē tikai caur kultūru, brīvas un harmoniskas attīstības ceļā, attīstot visas savas personības dimensijas. Samērojot kultūras un politikas lomu, Jānis Pāvils II atzina: lai gan politika ir ļoti svarīga, kultūra ir daudz svarīgāka, jo ne jau parlamentārās vēlēšanas izšķirs valsts nākotni, bet tā būs atkarīga no, citēju, dzīves apziņas par to, ka cilvēks nerada patiesību. Drīzāk patiesība atklāja sevi cilvēkam, kad viņš to neatlaidīgi meklē. Tātad cilvēkam ir dotas divas spējas, ar kuru palīdzību viņš var iepazīt patiesību par sevi, Dievu un pasauli. Tās ir ticība un prāts. Un ar cilvēka prāta izkopšanu ir jānodarbojas universitātēm, kurām pēc pāvesta domām tādēļ ir daudz lielāka ietekme uz nāciju nekā parlamentam. Kā būtiska pamattēma un rūpju objekts Jāņa Pāvila II pontifikātā ir jautājums par sabiedrības pamatu, ģimeni un laulību. Visas pāvesta uzstāšanās par ģimenes tēmu caurīja viens galvenais aspekts – rūpes par to, ka ģimenes vērtība mūsdienu civilizācija, kurai raksturīga izrādīšanās, degradējas. Par to, ka tiek apšaubīta laulības noturība, veicinātas tā saucamās brīvās savienības, attiecības, piedāvāti alternatīvi ģimenes modeļi. Neiepazīstot patiesību par sevi, pastāv draudi, ka par sievietes un vīrieša savstarpējo mīlestību pēdiņās kļūst tikai patīkamu sajūtu, baudas vai labuma meklēšana. Tādā gadījumā viņi kopā būs tikai tik ilgi,
cik ilgi viens otram būs par šādu sajūtu un labumu gūšanas avotu. Jānis Pāvils II nekad nepārstāja būt mistiķis, kurš aicināja ikvienu atzīt, ka cilvēkā primārais ir gars, jo tieši cilvēka sirds stāvoklis nosaka visu viņa pārējo, tas ir dvēselisko un fizisko dimensiju funkcionēšanu un izpausmu. Patiesība, kuru viņš bija atklājis, noteica viņa galvenās darbības virzienu. Šodien cilvēce baidās no sevis pašas. Tas ir saistīts ar to, ka it kā no jauna tiek atklāta patiesība par cilvēka dabu. Šobrīd, jau pagājušo gadsimtu, Jānis Pāvils II raksturoja sakot: noslēgumam tuvojas gadsimts, kuru mēs uzsākām ar lielu uzticēšanos cilvēces gandrīz neierobežotajam progresam, bet kurš tagad noslēdzas ar lielām bailēm un morālu sajukumu. Rietuma Eiropa ir atmetusi dzīvības civilizāciju. Nāves civilizācija noved pie tā, ka pasaule pati sevi sagraus. Šai kontekstā jaunu aktualitāti gūs slavenā franču valsts vīra, mākslas pazinēja un ceļotāja Andrē Malraux sacītais, kurš norādīja uz garīgās dimensijas apspiešanu cilvēkā un apgalvoja: 21. gadsimts būs vai nu reliģijas gadsimts, vai arī tā nebūs vispār. Kā izēju no esošās traģiskās situācijas, Jānis Pāvils II minēja mīlestības civilizāciju. Jeb citiem vārdiem, pasauli, kas ir cilvēciskāka, kas balstīta mīlestībā, bet arī taisnīgumā, patiesībā, brīvībā un solidaritātē. Viņš raksta: mīlestības civilizācija ir dzīve, kur ētika ir pārāka pār tehniku, kur cilvēks tiek vērtēts augstāk par lietām, kur garīgās vērtības tiek augstāk vērtētas par materiālajām, žēlsirdība par taisnīgumu, būt pār piederēt. Tātad, jaunas pasaules, jaunas Eiropas dzimšana ir iespējama, bet pie nosacījuma, ka tā no jauna atklās šī kontinenta senās kultūras un reliģiskās saknes, ka tā atklās mīlestības civilizācijas nepieciešamību kā atbildi uz samilzušajām mūsdienu problēmām. Paldies par uzmanību. Valsts vīrs, politiķis, garīdznieks, intelektuālis, augstas kultūras cilvēks. Bet vai daudzi no mums pazīst Jāni Pāvilu II kā dzejnieku? Tikai dažus gadus pirms nāves Jānis Pāvils II uzrakstīja poētisku meditāciju Romas triptiks par Siksta kapelas skaistumu. Pāvesta audzēknis, Ļubļinas universitātes ētikas profesors Andžejs Šosteks stāsta, ka Jānis Pāvils II ne tikai sekoja līdzi norisēm kultūrā, tikās ar kultūras cilvēkiem, interesējās par mūziku, mākslu, literatūru, bet arī pats rakstīja, pat tad, kad jau bija pāvests. Viņš labi apzinājās, ka nevar distancēties no šīs pasaules lietām. Romas triptikā Jānis Pāvils II rāda, ka kultūra veidojas klusumā, iegremdējoties Dievā. Un, protams, attiecas arī uz lielām lietām. Viņš nekritizē, viņš tikai aicina pamanīt,
Cik ļoti mūsdienu pasaulē ir savairojies vārdu. Viņš, kurš vienmēr tik daudz darīja, vienlaikus daudz laika veltīja lūgšanai, kontemplācijai. Un savos darbos parādīja, ka uz šī pamata dzimst skaistas un lielas lietas. Romas triptiha meditācijās mūs šovakar ievadīs jaunā Rīgas teātra aktieri Regīna Razuma un Kaspars Znotiņš. Strauts, ruāh. Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Izbrīns. Meža ieloks nonāk kalnu strautu ritmā. Šis ritms man atklāja tevi, mūžsanais vārds. Cik gan apbrīnojama ir tava klusēšana, visā, ar ko radītā pasaule uzrunā visapkārt. Tā līdz ar meža ieloku nāk lejā pa katru nogāzi. Viss, ko aiznes sev līdzi sudrabotā ūdeņu kaskāde, kas ritmiski krīt lejup no kalna, sava plūduma nesta. Uz kurieni nesta? Ko saki man kalnu straume? Kurā vietā tu tiecies ar mani, kas esmu pārējošs, līdzīgs kā tu? Vai tiešām kā tu? Ļauj man šeit apstāties. Ļauj apstāties uz sliekšņa. Lūk, šis ir viens no tiem visvienkāršākajiem izbrīniem. Strauts neizbrīnās, kad tas krīt leju, un meži klusējot nonāk strauta ritmā. Bet izbrīnās cilvēks. Slieksnis, kuru pasauli viņā pārkāpj, ir izbrīna slieksnis. Reiz tieši šim izbrīnam dots vārds Ādams. Viņš bija vientuļš savā izbrīnā, starp būtnēm, kuras nebrīnījās. Tām pietika būt un pāriet. Cilvēks bija pārējoši līdz ar tām izbrīnu vilnī. Brīnoties, tas arvien tiecās ārā no šī viļņa, kas viņu nesa, it kā sakot visam visapkārt. Apstājies. Tev manī ir piestātne. Manī ir tikšanās vieta ar mūžseno vārdu. Apstājies. Šai pārējamībai ir jēga. Ir jēga. Ir jēga. Ir jēga.